vienmēr uzlabo. Šo nedēļu pārdomāju par to, īstenībā par tiem lielajiem lielumiem, teiksim tā, par jauno un veco derību. Un tad vienā brīdī pat aizdomājos, ka paskat, pat Dievam ir jāuzlabo tā kā pirmā versija, bet tad tā dziļāk iedziļinoties un domājot, tā pirmais variants bija piepildāms, jo to mums parāda Kristus, un Kristus nāca cilvēka visā veidā tika kārdināts un tā tālāk. Un viņš pierāda, ka tā pirmā versija bija darām, bet tā kā cilvēks neizturēja to pirmo, tad Dievs veicā uzlabojums ar jauno derību. Un tas tā diezgan abstrakt, vai ne, liekas un izklausās, bet ja mēs pastamies savās dzīvēs, ko mēs uzlabojam, kas varbūt mūsu dzīvēs nestrādā, vai kur mēs gribētu dzīvēs resursu, restartu, jaudu pamainīt, kā ir aizgājis tā kā tekošais. Un es saprotu, ja Dievs priekš mums var koriģēt un darīt un uzlabot un pilnveidot priekš mūsu interesēm labāku versiju par tik svarīgu kā mūžīgo dzīvošanu, tad kur tam mums vēl jau vairāk par kaut kādiem sīkumiem un lietām ir jāuzlabo. Un kāpēc viss par šo tiek domāts un tā, tas ir par to, ka cik svarīgi mums ir mēģināt, un taisnais 7 reiz kritīs un celsies augšā. Un cilvēki citreiz draugi, rādi paziņas, citreiz vilcinās un nedara, jo ir vieglāk perfekti vilcināties un neko nedarīt, nekā kaut ko ķep-ļep no sērijas darīt, bet attīstīties, mācīties, trenēties un tā tālāk, jo tas ir tāds kaut kā dīvaina lieta. Tas ielikts tā, ka tu īstenībā nedrīkst nemēģināt, bet tev ir tā ilūzija, ja tu nemēģinās, tad neviens tev nevar aprunāt vai komentēt lietas, bet tā problēma ir, ja tu to nedari, tu jau nekļūst labāks, tu īstenībā pat degradējies, jo vienā brīdī tu pat nonāc tādā situācijā, ka tu apzināti citus centies tā kā dempingot, un pazemināt, nonicināt, lai nevajadzētu izgaismot sevi, teiksim tā. Un Kristus mums tieši tāpēc ritīgi laiki aicina uz aktīvu darbību, uz aktīvu mēģināšanu, uz aktīvu darīšanu. Jo mācoties dari, vai ne? Darot mācies. Angliski viņš skan, es laiku viņa aizvirst latviski pareizi. Learning by doing. Darot mācies, tā kā kaut kas tam līdzīgs. Un šis ir tas dzīves princips, ko īstenībā mums katram vajag ieviest un darīt. Un tas tā, man iedrošina daudz ko uzsākt, mēģināt, jo ir citreiz tāds atskats uz dzīvi, un tu esi daudz ko jau paprovējis, un šķietam, ka daudz kas nav sanācis un tam līdzīgi. Bet jo es tāds vecāks palieku, jo es vairāk skaidri saprotu, cik svarīgi, lai kaut kas labs sanāktu, tev ir neskaidām lietām nevajadzētu sanākt. Tā kā tas tāds, ēdināšanā ir bruto un neto. Bruto ir tas, piemēram, kartupels ar visu mīzu, un neto ir kartupels bez mīzes. Un tas svarīgi, ka tev jāzina tās kalkulācijas un svars. Un es redzu dzīvē arī, lai tu dabūtu neto, lai tu dabūtu to garšīgo, vai ne, tā galā lietu, tev ir diezgan citreiz liels tas bruto, ka tev tas viss, kā es saku, garoziņ kaut kādas lietas. Un tas ir darāmā lieta. Tāpēc gribu iedrošināt tevi uzdrīkstēties, mēģināt un saprast, ka tas ir veselīgi, ja
pirmās reizes nesanāk, jo es priekš sevīm arī esmu tā sapratis, ka, tu esi ģēnijs, ja tev pirmo sanāk. Un tad uzmanies, lai tev nesakāp galvā. Bet, ja tev nesanāk pirmo, tad zini, ka tas ir veselīgi, ka nesanāk pirmo. Kad pirmie 2 bieži vien ir norakstām. Ne? Pirmais, es tāpat esmu tādu sev sentenci noteicis un sev atbrīvoju no kaut kādas veselīgas, pat citreiz kritikas. Ne kritikas, bet pārmetumiem. Jo veselīga kritika ir laba lieta, jo tā palīdz ātrāk uzlabot lietas. Bet vairāk par to, kad pirmais ir brāķis, tas koncepts. Ja tu pirmo reizi taisi pasākumu, nometni, pārgājienu, reķinies, ka tas ir brāķis, tas ir test drives, tas ir izmēģinājuma pasākums. Un tas uzreiz palīdz mazliet atbrīvot tevi no tā, kad necenties pārāk skarbs būt pret sevi, bet vairāk ņem blociņu, pildspalvu, čeko cauri, kas bija forši, ko vajag paturēt, kas galīgi garām, ko vajag uzlabot. Tad otrā versijā notestē, vai tas, ko tu domā, ka vajag uzlabot, ir uzlabojies. Un tad trešajā iespējams jau tev sanāks perfekti, bet bieži vien pat tad vēl ne. Tā kā darīsim un nebīsimies no kritikas, no pārmetumiem, no komentāriem, no visādām tādām lietām, bet īstenībā mēģināsim un darīsim, un tad es zinu, kad lietas sekmēsies un izdosies. Un jā, es iedrošināts un čalam.